Šī raidījumā mēs parunāsim par tādu kultūru, kas bieži vien braucot uz Franciju, Itāliju, Spāniju, nāk visiem prātā. Īpaši augustā, septembrī, kad sākās vīnogu ražas. Un jautājums šodien, kuru mēs raidījumā apskatīsim, vai tepat Latvijā nevar izaudzēt tādas pašas vīnogas kā siltajās zemēs, un ko mums tas prasa, lai tādas dabūtu. Jo principā to var izdarīt šeit. Un kā speciālists saka, to jau darīja arī pirms 80 gadiem Latvijā, pirms 90 gadiem Latvijā. Siltumnīcās audzēja vīnogas. No šķirdes daudz skatītāji. Vajag tikai spēt izvēlēties savējo, zaļo vai zilo, jeb kaut ko pa vidu. Jā, arī rozā ir. Rozā, sarkanīgas. Lielas, maziņas, ar sēklām, bez sēklām. Šogad ogas vienkārši milzīgas, es pat tā brīnos. Viņai šī ir pirmā raža. Vecajā dārzā nekad tik lielas ogas nebija. Ļoti labs. Sulīgā oga. Šī šķirne arī labi augā dārzā. Natālija. Droši vien nosaukums nāca no selekcionāras sievas, kuru sauc Natālija. Jeb meita. 2 varianti. Latvijā 30. gados bija nozare, vīnkopība, tā kā cūkopība, okopība, biškopība, tā bija nozare vīnkopība. Latvijā audzēja vīnogas 50 hektāros zemstikla platībās. Vislabākais stādīšanas laiks vīnogām būtu vasara. Jūnijas, jūlijas, augsne ir pietiekami iesilusi. Kā vecie dārznieki saka, kad ābeles beidz ziedēt, tad zeme ir pusmetru dziļumā 15 grādus iesilusi jau. Tad var stādīt vīnogas. Pirmajā gadā garāk par metru vīnogu nevajadzētu nemaz audzēt. Metru mums viņi izaug, galu kniebjam nost. Mēs viņam neatļaujam zaroties, kas notiek? Aug sakne. Pirmajā gadā sakni nepārspīlēt aug 60 cm dziļumā. Un nokoksnējās, viņš paliek brūns. Tā nokoksnēšanās daļa ir ļoti svarīga, jo vairāk viņš nokoksnējās, jo spēcīgāks tāds vīnkoks būs nākamgad un viņš labāk ziemos. Rudenī, ka lapas nosalušas, nobirušas, tad atstājam 3-4 pumpurus. Tas apmēram ir 15-20 cm no zemes. Apgriešana notiek, kad temperatūra nav zemāka pa -5 grādi. Apgriežam. Noteikti svarīgi šīs te vīnogas būtu piesekta. Vispār jebkuras Latvijā vīnogas vajadzētu piesekt. Arī latviešu vietējās, jo bieži vien siltākas ziemas slikti ziemo. Otrais gads. Otrajā gadā māja sākumā sāk šie te 3-4 pumpuri attīstīties. Mēs izvēlamies 2 spēcīgākos. Es pat ieteiktu labāk tuvāk pie zemes. Un tad, kad mums pārliecība, ka salnas beigušās un kaķis mums nenolauzīs atlikušos pumpurus vai gliemežus nenograuzīs, tātad izdaram izvēli un atstājam tikai 2 šos pumpurus. 2 spēcīgākos un tādā brīdī mums arī špalēri jāuztais, vai ne? Jā, otrajā gadā jau aprīlī vajadzētu uztaisīt špalēri, jo pēc tam velkot, kad būs mazie pumpuri, var nolauzt. Un kā es teicu, ja mums palikuši, ja mēs jau no 4 tikai 2 atstājam, ja tos nolaužam, tad tur vairāk nekā nav. Tai vīnogai ļoti vārga. Es parasti saku, ka pirmie 3 gadi tā kā ar mazu bērnu. Ja? Un zarus vajadzētu audzēt mazliet V veidā uz 1,50 m garumā. Pēc nedēļas dzinums paliek stingrāks, tāds kā mazliet nokoksnējās. Un palēnam 2-3 piegājienos noliecam pie stieples, pie apakšējās stieples, kas apmēram ir 40 cm no augstnes virskārtas. To jau tad var pastīties, kā kuram gribās. Var arī metra augstumā, ja grib kā balkonu bet tad margu. Jāpadomā, kā viņi var piesekt, pa ziemu. Ja būs augstāk, no zemes būs grūtāk. Un jo viņai tāpatās nav labi, ka viņu loka kaut kā, vai ne? Tas vienmēr sagādā problēmas. Jā, ja plaisāk kaut ko salikt, bet augstāk paliek grūtāk, ja? Jā,
vislabākais ir apsekt vīnogu, kad zeme sasalst. Tāpat kā rozes. Tad, Jā, tad viņi vairs nevar izsist. Un sasadzot, mēs pavasarī pat noņemam, tur vēl var būt ledus. Un tas ir ideāli. Jā, tas visu ir gadu ideāli. visu ziemu konstanta temperatūra. Jā, ir ceļš pēdējās ziemas, kad ir silta ziema, tad vīnoga nesāk darboties. Pienāk trešais gads. Nu, protams, tas tikai zīmējums. Nav rakstīts, ka jums augs 4 zari katrā pusē, jo nosacījums būtu tāds, ka katru gadu dzinumu skaitu pareizinām reiz 2. Pirmajā gadā 1 zars, otrajā 2, trešajā gadā tātad 4. Katrā ziņā jāseko, lai dzinumi ir vienmērīgi spēcīgi. Ja tādi nav, vārgie zari jāizlauž. Iegādājoties stādu, vajadzētu tomēr atrast vai internetā, vai pie stādu audzētāja šķirnēt, cik liela ķekara ir. Ja, protams, ja viņi ir 200 gramu vai 300 gramu ķekara liela, varbūt, ka var atstāt katram zaram. Ir normāli spēcīgi. Bet, ja ir 2 kilo, tad... Jā, bet, ja tur 800 gramu un kilograms, tad būtu uzmanīgi. Parasti es ieteiktu tā pirmos gadus atstāt uz 2, 3 zariem ar ogām, vienu atstāt bez ogām. Bet te mēs drusītiņi nav tas, ko mēs zīmējam. Jā. Jo šeit ir tas jūtīgākais variants, ka mums vispārībā nav tas vecais cāms. Jā, viss no zemes ataug, vieglāk nosekt, nozīmot. Šis te būs arī tāpat veidots, tagad būs tikai 2. gads, ja kad šim kokam atstāsim 2 zarus, katru savu pusi. Un tad Latvijā mēs atstājam no zemes tos zarus uz savu pusi, un tad franči, itāļi, viņiem ir cēlums kaut kur metrauksmā, pusmetrauksmā, un tas visu laiku stāv gaisā, jo viņiem nav tās ziemas, kas mums ir, vai ne? Jā. Un tad viņiem no tā cēluma ir tie 2 zari, vai ne? Tieši tā. Cik var runāt, vajag pagaršot, lai noticētu, ir vērts cīnīties vai nav? Tā ir labruskas sugas vīnoga, ir Amerikas, līdzīga Latvijas vīnogai, tātad viena suga, tātad receklīts iekšā un miziņa tāda diezgan pasīva, ogas mazas, bet kas labi, bez sēklām, laba ziemcietība, Vēnspils pusē zem cilvēks audzē bez piesakšanas. Un smuks lapas, tiem, kuriem patīk aristolohija. Ķekari nav lieli, apmēram uz 300 grami lielākie, bet tāpēc reko audzē, kā iepriekš mēs runājam, 2 ķekari uz zara. Elegants verkraņī, ļoti agri vīnoga. Bet, nu, jau ir tā teikt, būs veikala vīnoga garša, jau ir tā teikt, tas... Šitā ir tāda lielveikalā nopērkama, bet bez kauliņiem. Nu, gribas jau pieminēt, varbūt tās vīnogas, kas ir tās agrākās. Nu, reku šīs te pieņemsim Belē čuda, reku šīs te tumšās, šitās labāk garšo. Un aug lieli ķekari. Lielākie bija 800 grami. Šīs tad 3 var audzēt arī laukā. Baigi labās. Belē čuda. Es parasti pagaršoju apakšējo ogu ķekarā. Ja tā ir ēdama, tātad viss ķekars ir gatavs. Bez miglošanas es nelietoju. Fungicīdus, insekticīdus, minerālu mēslus gan es lietoju, jo barības vielu iznese ir ļoti liela vīnkokam. Stāties priekšā, ka viss šis izauga tātad pa 40-50 dienām, tāpēc vīnogu jāmēslo būtu diezgan spēcīgi kultūra vīnogu. Latvijas vietā jau nē, viņš izaugs lapās. Bet šīm vīnogām noteikti. Un ko vajadzētu darīt? Vislabākais ir rudenī kūtsmēsli, var pat svaigus likt kādu šipeli, tikai kad lapas nobirušas. Jā. Vai kompostu. Un agri pavasarī tomēr, es pieņemsim, kā dārznieks, es lietoju minerālu mēslus, jo vajag sabalansētus. Laukā nevajadzētu. Jo citādi jūs iebērsiet granulētos mēslojumus, vasara ir sausa. Izšķīst vēlu. Jā, vasaras otrā pusē sākas. Tieši tā. Jā. Nu, ejam tālāk. Jums tik daudz, cik izšķirnes vispār? Es tā vienkārši
50. Pie 50 vīnogu šķirnēm. Trešās esam tikuši. Nu, rekuīt denāls. Šitā ir laba. Sarkana, pilnīgi netipiska. Nu, kā es parasti saku, no vīnogām vien nevar iztikt kādu tomātu arī. Jā. Labi, atgriežamies pie vīnogām. Denāls, mazliet pavēlāka. Tāda. Nu, veiklā 3 eiro, bet nezinu, ko viņas miglotas un kādā veidā audzētas, vai ne? Nu, stipri miglotas. Veiklā ir tā, ka baigi piemiglots viss tās no Itālijas, kas brauc uz Spānijas, vai ne? Jā, 11 reizes miglots, jo tur ir gan sēņas slimības, gan kaitēkļi, tik daudz. Tā. Un tās arī nav šīs te, tās ir vēl vecās šķirnes, vecā tipa, ja, tomēr, kas jau vīnkoks aug 20, 30 un vairāk gadu un ļoti sarežģīti iestādīt jaunu dārzi. Tas ļoti dārgs pasākums. Nu, es nekļūdīšos, domāju, es teikšu, ka Krievi ir vadošie selekcijā šobrīd, ja, jo šīs te kultūras šķirnes man brauc gan no Vācijas un no Čehijas, pat no Izraēlas un kaut kur vēl tur no Dienvidāfrikas kaut kādas valsts. Ja, tā, kad interesi ir. Kāpēc? Šīs te vīnogas ir vienkārši izselekcionētas ar agrāku ienākšanās laiku. Un tā tad arī saīsinās miglošanas laiks, loģiski. Un tā kā šīs šķirnes vēl ir arī selekcionētas, lai būtu arī slimība izturīgā, augstāka. Jā, tad pēc tās šīs šķirnes dienvidos tiek miglotas 3-4 reizes atkarībā no dienvidniecēm tīrajām šķirnēm. Ja, šīm te gēnos ir amūras gēni, tāpēc viņas ir tādas saucietīgākas un arī slimība izturīgākas. Un Latvijas apstākļos viņas praktiski nav jāmiglo. Nu, šis ir Vostorgi ģēnī. Vostorg? Jā, šis ir lielākais sekars, tas būs foršs. Tā ņemam no augšas tās. Interesanti, kad ogas nav pārāk lielas, bet ķekari ir pietiekami smagi, lieli. Stingra oga. Un jā, kraukšķīga oga, redz mazāk arī lapsenes bojā, un interesanti, viņai nav galīgi skābes. No Arkādija ir vīnogu karaliene. Šās tās lielākās lielveikalā. Ķekari aug ļoti lieli. Ziemcietība gan ir tikai -21 grāds, atšķirībā no citām, kam apmēram ir 25 grādi. Var arī redzēt, ja, kad kokam ir zaļi tie zari, citiem jau ir brūni, Arkādijai vēl tikai zaļi. Bet, nu, ļoti laba. Bet pēc manas pieredzes nokoksnējās vienmēr un ziemo vienmēr. Cilvēkiem vienmēr tā liekas, ka siltumnīcā jāaudzē tās vīnogu šķirnes, kas ir ar zemāku ziemcietību. Bet es tā neuzskatu, jo siltumnīcā ziema vairāk kaitē nekā laukā. Laukā vīnogus var piesakt. Siltumnīcā parasti cilvēki to nedara, tāpēc siltumnīcā būtu jāstāj šķirnes, kam ir augstāka ziemcietība. Bet ko es iesaku stādīt siltumnīcā? Tātad viens, kam ir augstāka ziemcietība, otrs, kam ir forša, liela, nemainīga, liela raža. Jo siltumnīcā tāpatās būs -10, -15, vai ne? Jā, vienalga kāda piesakts būs -5 tikai tur iekšā. No, jā, tieši tā. Tur var likt jā, arī -30 laukā, siltumnīcā ir tāpat -30. Novies to ļeķi. Arī redzat, kādas pasmalkas lapas kokam aug. Smuka oga. Nu, interesanti, ka katrai ogai ne tikai garša atšķirās, bet tā struktūra. Cita ir gaļīga, cita ir sulīga, kraukšķīga. Šitā ir kraukšķīgā. Latvijas apstākļos visi augļi un dārzeņi ir stipri garšīgāki, ja, kā dienvidos, un katram ir tāda izteiktāka garša. Tad kristāli caurspīdīgi. Un pamatā visām šīm te tomēr vīnogām ir tā vīnoga garša, tas ir tā tradicionāli tā ir muskata. Es varu teikt par Latvijas vīnogām tā, ļoti saldas ogas, bet viņās arī skābe ir 2 reizes vairāk. Tas līdzīgi kā Antonovka āboli. Cukurs ir tikpat cik citos ābolos, bet skābe ir vairāk. Un mums uz garšu tāda sajūtas, kad tas auglis ir skābāks. Un tas pats ar galda vīnogām. Kultūra vīnogas parasti selekcionētas tā, ka viņām vairāk par 15–16% cukura nav. Vīna šķirnēs ir 20. Ja? Bet savukārt skābe galda vīnogās ir 4–5 grami litrā un vīna šķirnēm līdz pat 10 grami litrā. Tātad 2 reizes skābāka tā oga. Un cilvēks jau nejūt saldumu, bet viņš jūt to skābi. Viņš saka, uj, tā ir skāba oga. Ko darīt ar to veco mantojumā, saņemto no vecvecākiem? Nobirst lapas tagad nosalst, un tie zari, kas šogad ir izauguši,
viengadīgie, tā teikt, šī gada zari, būtu jāapgriež, atstājot 2-3 pumpurus. Un ko darīt, ja tā vīnoga jau ir tāda 7 metru augstuma uzaugusi? Un tad viss tas pats jādara. vajag vienkārši lielas trepas skatīt. Jā, tad vajag lielas trepas, jo saīsināt to vīnogu, dabūt atpakaļ tuvāk pie zemes ir diezgan garš process. Mēs uzreiz augšu nevaram griezt vīnogai nost, jo tur pavērojat. Augšpusē tie spēcīgākie zari, foršākās ogas. Un tātad vīnoga ir liāna pēc būtības, viņa visas savas barības vielas dod visu laiku visaugstākajā punktā, ko var pabarot, un tas ir vislabāk ziemojošais. Ja mēs viņu rudenī nogriežam, varbūt tā, ka mums no apakšas nedzinās snaudošie pumpuri, mums slikti ziemo vīnogu vai pat aiziet bojā. Tāpēc ar apgriešanu no augšpuses būtu ļoti pamazām, uzmanīgi, lai mums arī būtu zemāk spēcīgi jaunie zari, kas ziemotu. Ja? Parasti tas ir tāds 3 gadu pasākums. Ja? Nu, noteikti. Spiežam snaudošie pumpuri. Jā, spilgts piemērs. Man arī, kad dārzā tāda bija nekopta tā vīnoga 20 gadus. Un tāda ir, skatītāji, katram otram no mums esam godīgi. un 3 gadu laikā izkopjot, mēs no viņas novācu 20 kg, tad pēc tam 100. Un tas gan bija atkal par daudz, vīnkoks slikti ziemoja. Un atsaucās nākamā gadā raža samazinājās, bet pieņemsim ražu var 3-kāršot mierīgi. Šobrīd es sev bez vīnogām nevaru iedomāties. Jā, ziemā, kad nav vīnoga, tad sēda rozīnes. Bet vīnu arī noteikti. Es vispār uzskatu, ka, ja grib pats brūvēt vīnu un audzēt vīna vīnogus, tad noteikti pašam arī jālieto vīns, lai tu saprastu vispār, kas ir vīns un kādam viņam jābūt. Jā, tā tev labāk, jo es nevarētu būt vīnogu audzētājs, jo man īsti vīns negaršo, man patīk, ka viņas vēl nav ieraugušas. Tad izdzert to vīnogu sulu. Bet tad var audzēt galda vīnogus, vai tieši tā? Var jau spiest sulu no šīm te, vārīt ievārījumu, ļoti garšīgi ir. Tā kā pielietojumu var atrast. Sēkliņas ļoti vērtīgas. Vīnogu sēklās ir visa Mendeļejeva tabula. Audzēsim vīnogus Latvijā. Kādu, kurš šķirni izvēlās. Svarīgākais ir ievērot dažus priekšnoteikumus pie kopšanas. Nevajag atļaut vīnogai augt pašai, bet mazliet vīnogu pakontrolēt. Tad viss izdosies. Kādu izvēlēsieties, tādu arī ēdīsiet. Ir dažādas problēmas dzīvē, un arī veidot dārzu ir īstenībā cīnīties ar daudzām problēmām. Piemēram, norobežoties no kaut kā nevēlama vai arī pasargāt sevi no kāda cita skatieniem. Un tad dārznieki parasti tāda dzīvžogus. Arī man kā profesionālam dārzniekam bija daudz tādu gadījumu, ka vajadzēja izvēlēties īsto augu īstajā vietā. Un man bija vēlme uztaisīt tādu vienu paraugu dzīvžogu, kur būtu ik pa 2-3 metriem jauns, lai var visus salīdzināt, kā tad viņi jūtās. Savā dārzā es tā neuztaisīju. Es šo savu vēlmi realizēju Bulduru dārzkopības parkā. Un mēs šodien varētu paskatīties, kuri tad no augiem pēdējo 2-3 gadu laikā vislabāk sevi ir parādījuši. Viņi ir sastādīti alfabēta secībā, latīnisko, ja jūs ziniet, ja jūs esat dārznieks. Ja neziniet, es jums pateikšu priekšā. Es noiešu tagad ar jums kopā no burta A līdz U vai Z. Un kā pirmais alfabēta secībā ir abies, ja baltegle. Šī gadījumā Korejas baltegle, no kuras ir izgriezts dzīvžogs. Šeit vēl viena lieta, ko Bulduros var apstīties, kā dzīvžogs izskatās 3 gadus pēc stādīšanas. Jo tieši nepilni 3 gadi atpakaļ viņš ir sastādīts. Protams, tāda materiāla izmērs ietekmē to, cik 3 gadu laikā augs ir saudzes, bet ne vairāk, ne mazāk. Šīs baltegles ir bijušas diezgan lielas, bet 3 gadu laikā viņš ir diezgan labi saudzes. Tātad no baltegles mēs varam uztaisīt mūžu dzīvžogu gana skaistu. Un nebūs tūja vai egle. Nākamais ir rets.
Acer mums ir tāpatās. Aiz abies ir Acer nākamā ģins, jeb kļavu ģins, un tā ir Campestrebi lauku kļava, no kuras Latvijā reti sastopami dzīvžogi, bet kā jūs redzat šeit, tad viņš ir viens no ātraudzīgākiem un ļoti labi nosedzošiem. Tikai 30-40 cm plats, skaists dzīvžogs. Izaugs arī augstāks, pat 2 metri. Viens no retiem augiem, kurš pagaidām nav vislabākajā stāvoklī šeit, bet tas tikai laika jautājums. Tā ir korinte. Arī uz aburta mums saucās ģins, amelančers. Korintē ir smuka rudens krāsa, un viņa ir tā suga, kas aug arī mūsu priežu mežos, tāda invazīva un ātraudzīga. Izstāst šādi. Šobrīd, rudenī, lietainā. Nākamais mums ir uz aburta, mums ir aronija joprojām. Aburts un aronija, kā reti mēs viņus tādam dzīvžogos, bet šeit mēs varam apsīties, ka viņi izstāst daudz labāk pa korinti. Rudens krāsa būs fantastiska, un ir arī pa kādai ogai. Tie, kas netic, ka tas ir aroniju dzīvžogs, ir. Vēl gan nav gatavas ogas. Aiz aronijas ejam tālāk. Aronija arī pazīties, cik šaurs. Un pirms mēs ejam tālāk, viena lieta, ko var iemācīties arī šeit no šī te eksperimenta bulduros, ka, lai dzīvžogs būtu šaurs, ir pāris lietas. Un viena no tām lietām ir, mēs varam salikt mietus, ik pa pāris metriem un ievilkt troses. 1,5 metra augstumā, 2 metra augstumā un vajag arī vēl 1,80 m augstumā. Lai neviens neskrien cauri un arī, lai lielā vētrā un sniegā dzīvžogs var ieķerties šī trosē. Iesim tālāk uz burta B, berberis, jeb bārbeles, ass dzīvžogs, kuram nepatīk skārties, nepatīk griezt, bet rudens krāsa, tam pašam zaļās lapas, paliks koši oranžas. Te viena jau ir. Viss dzīvžogs mums būs koši oranžs, dzelteni, degošs, tāds oranžs sarkans. Karagana ejam garām, tā ar miltrasu mums te slimo. Skābārdīts diezgan labi, bet es biju gaidījis, ka viņš būs drusku lielāks šī laikā. Tūjām konkurences sastāda paciprese, bet vai labāk vai sliktāk, to jūs paši spriežat. Ideāli sevi parādīs, kā jau vienmēr ir viens no izturīgākajiem dzīvžogu augiem – klintene. Spožā klintene šī gadījumā. Vilkābele varēja būt labāk, bet šeit tā augsne iespējams nav tik laba. Diškabārdīts stādi, acīm redzot, nebija ideāli, jo apakšas ir plikas, bet ļoti labi sevi parādījis ir forsītie. Akal krietni labāk nekā es cerēju. Tādu dzīvžogu es būtu gaidījis pēc 5 gadiem iespējams, bet šeit viņš ir 2-3 gadu laikā. Lapeglīti tikai tikko iestādīti, to vēl nevērtējam. Viens no ideālākajiem dzīvžogiem ir ligustrs, kurš to vēl joprojām pierāda. Un arī šī eksperimentā ligustrs ir savā elementā. Špalierēšanai ogu ābele, tā sev parādīs vēl pēc pāris gadiem. Un tad mums ir dzīvžogs no jasmīna. Viņš ir drusku saraustīts, jo viņam tie viengadīgie dzinumi spraucās ārā, bet tie piegriež īsumā pāris gadu laikā gandrīz tikpat labi kā fizokarps. Šeit šķirnīti sarkanlapainā. Arī parastās egles. Un eglēm ir tik daudz šķirnes, ir piemērotas dzīvžogā, un šeit viņa ir pazīties 20 cm dziļa, ja bieza. Skaista, viena tikai izkirtus vai ir pazudus vai aizpeldējis. Nākamā ir plūme, Kaukāza plūme. Šeit pārspējas manas cerības. Pazīties pagājuši 2,5 gadi. Dzīvžogs ideāls, 1,20 m augstumā. Skaists dzīvžogs. Špalierē bumbiere, nedaudz slimo, bet tā sev vēl varēs parādīt. Tad mums ir īstās pēc upenes. Tad ir ražojošs dzīvžodziņš, kurš neskāpēc drustītiņi atpaliek pārējiem. Neatpaliek toties alpīnā vērene, jeb jāņogu dzīvžodziņš. Alpīnās jāņogu dzīvžodziņš. Tas ir izaudzis tieši tāds, kādu es gribēju. Un pusmetru augstāks ir spīrējies dzīvžodziņš. Šī gadījumā pelēkās spīrējies dzīvžodziņš. Pavasarī zied, bet no viņa var arī izgriezt skaistu dzīvžogu. Sniegoga ir viens no augiem, kuri reti sastopami dzīvžogos, bet šis ir pierādījums, kad varētu būt biežāk. Ceriņus. Platas, lielas lapas. Protams, ja mēs griežam dzīvžogā, ziedi nav galvenais, bet ja jums ir noēnota vieta, kur citiem augiem nepatīk, tādai vilkābele, piemēram, un kaut kāds plūmē, tad ceriņš pastāv labs dzīvžogs. Īve, ja viņa nebūtu lēnaudzīga un nesaltu Latviju ārā, būtu, protams, tikpat bieži lietot kā Anglijā, Vācijā, Francijā un citās siltākās zemēs. Bet neskatoties to, Rīgā mēģinam mierīgi.
Jo nevar taču visur stādīt tikai tūju. Tūju nemaz neskatāmies. Protams, viņi ir savā elementā arī šeit, jūrmalā, Smilšēnē, Augsnē. Liepa mums dod iespēju gan veidot zemu dzīvžogu, kā mēs te redzam, gan stumbrā pacelt špalierā un izveidot 5 metrus, 10 metrus augstu. Cik no augstu dzīvžogu gribam? No liepas, protams, varam izveidot. Bet labāk būs nevis no parastās liepas, bet tomēr no Holandas liepas un viņas māsām. Te tāds retāks eksperiments no ulmusiem, jeb gobām. Nu, tas ir tāds vairāk man pārbaudījums, būs smuki vai ne, un te ir irbene parastā. Ko skatītāji? Dzīvžogu materiāls ir tādā laikā, kad es atlasīju šos 30, man tā laikās bija apmēram 30 vai drusku pāri. Īsumā man bija jāizvēlās vismaz no 100 ģintīm. Te ir tikai 30 ģintis, un no tām 100 ģintīm bija vēl vidēji kādas 300, 400, 500 sugas. Spektrs ir milzīgs. Arī jūs varat eksperimentēt vai atbraukt šeit uz Bulduriem un paskatīties. Varbūt jums šis dzīvžogs palīdz pieņemt lēmumu, kurš būs jūsu augs, jūsu konkrētajai situācijai.